Šodien es gribu parunāt par to, kā tad Trumps nonāca pie varas vispār un kāpēc tas tā varēja rasties. Manā skatījumā lieta ir tāda, ka Trumps nav simptomi, viņš ir simptomu sakas tai slimībai, kas bija skārusi Ameriku. Un konkrēti te ir ļoti daudz dažādu iemeslu, bet galvenokārt tas ir tas, par ko pakāpeniski solīt pa solim woke ideoloģija, saucamā woke ideoloģija, pameklējiet internetā, kas tas ir, tiem, kas nezin. Kā solīt pa solim tā pārņēma varu un sāka uzspiest ar vien trakākas prasības cilvēkiem, kuri varbūt nepiekrīt viņu viedoklim. Kā rezultātā Amerikā, piemēram, ļoti daudz sabrauc iekšā, tika salaist nelegāli imigranti, un praktiski varas iestādes neko gandrīz nedarīja daudzos gadījumos, lai to ierobežot un viņus deportētu kaut kā. Tāpat arī, piemēram, woke ideoloģija tur propagandēja tā saucamo LGBTQ++, un cik tur vēl tie burti, cipari un simbolu kombinācijas. Pēc tā līdz pat tādam līmenim, ka nevis vienkārši, piemēram, homoseksuālistiem tiek dotas vienlīdzīgas iespējas un tiesības tur precēties nosacīti un kaut kā juridiski to savu statusu apliecināt un reģistrēt. Bet arī bija pat nonācis līdz tam, ka tā saucamā transseksuālisma, kā es to redzu, gan rīz vai sārga, pārņēmus bija Ameriku, kā tāds meža ugunsgrāks ļoti lielā ātrumā. Un, piemēram, tie slavenie ASV ģenerāļi, kas tur sēž kabinetā sieviešu zeķubiksēs, un tāds bija jaunais Amerikas imidžs. Tāpat tie nelegāli imigranti jau nebija visi tādi godīgi un godprātīgi cilvēki, kaut lielākā daļa, jo, protams, atbrauc vienkārši, lai uzlabotu savu dzīvi, nopelnītu naudu un veidot labāku nākotni saviem bērniem. Bet daudzi gadījumi, pietiekami daudz gadījumi, bija arī tādi, kur vienkārši līdz tādam ārprātam, ka Ņujorkas metro nelegālais imigrants bija tiek tiesāts par to, ka viņš bija izvarojis līķi Ņujorkas metro. Un šis te nelegāls bija ieceļojis ASV, viņi tā saka, ka vismaz 5 reizes bija šķārsojis robežu. Un šie ir tikai daži no nedaudzajiem gadījumiem, kāpēc sabiedrībā radās pieprasījums pēc stingrās rokas. Kādu Trumps arī šobrīd ievieš. Tas, ko mēs redzam, kā tie ICE aģenti, kuri tur šauj cilvēkus nost uz ielām un vienkārši tur brutāli sašņorē un kaut kur aizvada uz kaut kādām koncentrācijas nometnēm, lai pēc tam deportātu, tās ir sakas. Tās ir sakas tai patvaļai, izlaidībai, pārspīlētajai demokrātijai, pārspīlētajiem liberālismam, jo liberālisms kā tāds ir ļoti liela laba vērtība, es pats ļoti to cienu, bet woke liberālisms nav tas, ar ko tas īsti domāts. Un šī te visa rezultātā Amerikas sabiedrība ļoti polarizējās. Ir vienā galā ekstrēmais, kreisie ekstrēmisti, un otrā galā ir labējie ekstrēmisti, kas ir radījis tādu lietu, kā saucamā pakau teorija, kad ir nosacīti pakaus, un tie abi galējie tie ekstrēmākie tās daļas, viņas gan arī sanāk kopā. Tas ir tas, kāpēc, piemēram, Amerikā, Vācijā, Anglijā, Francijā un vēl šur tur, arī Ungārijā droši vien, gan labējie, gan kreisie ekstrēmisti, viņi, piemēram, atbalsta Krieviju viņas tajā imperialiskajā karā pret Ukrainu. Viņi to skaidro, ka Krievija tika izprovocēta ar to, ka tur NATO paplašinās.
kas, protams, ir pilnīgas muļķības. Krievija izprovocē galvenokārt tikai tas, ka citas valsts ir vājas, nekas cits. Ja viņi redz, ka tās ir vājas un var pievarēt, viņi obligāti to darīs. Un kas vēl? Nu, lūk, bet tas ir tā, es jau mazliet novirzījos no tēmas, kaut gan šī ir tāda tēma, par ko varētu runāt ilgi un dikti. Bet īsumā tas ir mans redzējums, kāpēc Amerikā nonāca pie varas tāds Trumps. Jo Trumps, un tas nav tikai viens cilvēks, ir tagad tāda kustība trumpisms. Ja? Piemēram, viņš vairs nebūs Amerikas prezidents. Nāks tur kāds cits vietā. Labi, varbūt demokrāti. Bet pēc tiem atkal obligāti nāks kāds no saucamā trumpistu klana, kas varbūt vēl būs stingrāka roka nekā Trumps ir šobrīd. Tā, skatīsimies, kā tas viss tur attīstās un mēģinām, teiksim tā, Latvijā, es gribētu, ka mēs būtu vairāk centriski, labējais centrisms un manā skatījumā tāda veselīga tāda iešana pa zelta vidusceļu ir labākais variants. Bet tikmēr vērosim tālāko un abonē manu kanālu. Paldies, ka skatījāties!